Ir dzirdēts, ka cilvēki pat daži savus zobus labo vispārējā narkozē, bet ir arī kāda frizētava, kur izrādās savus pacientus iemidzina. Tiesa te ir stāsts par dzīvnieku frizētavām, kur kaķu un suņu saimnieki nemaz nav informēti, ka ar viņu mīluļiem tiks veikts dažādas manipulācijas un par to, ka tas vispār ir vai nav likumīgi. Un jāsaka tā, ka devās mūsu kolēģis Aiva Lusta noskaidrot, vai vispār šādi var tos dzīvniekus midzināt un vai tiem cilvēkiem, kuri to dara, ir vispār kādas prasmes un saprašana par to, kas ir narkoze. Suņus, kuriem noveļas vilna, ved uz frizētavu. 2 stundīgas saimnieks aiziet padzert kafiju, taču tikai retais aizdomājas, kas dažās frizētavās notiek aiz durvīm. Dažus suņus pat iemidzina, un tie nepamostas. Ar šādu šokējošu informāciju padalījās vairāki suņu saimnieki, ka dažās frizētavās bez saimnieka piekrišanas suņi tiekot frizēšanas laikā iemidzināti. Dzirdēts ir, kad frizē dzīvnieks ar kaut kādām nomierinošām zālītēm. Narkozes līdzekļus drīkst lietot tikai veterinārārsts, licencēts veterinārārsts, kuram ir atļauja to lietot. Jā, parasti cilvēks no malas to lietot nedrīkst. Juridiski nedrīkst, bet kā izrādās paslepus dara, lai vieglāk strādāt. Viņa tiek frizēta 2 stundas, tāpēc es pieņemu, tas laiks ir tik ilgs, tāpēc, ka viņi patiešām frizē. Es ļoti ceru, ka tā nav. Jāatstāja būs kādreiz kāda kamera vai kas, es nezinu. Es nekad nedomāju tā. Man pat nebija ienācis prātā, ka vispār kaut kas tāds varētu būt. Jā, es viņu atstāju. Pēc 1,5–2 stundām mēs nākam pakaļ, ja? Bet, es domāju, to es manītu. Pēc mediķu teiktā ir dažas pazīmes, kas varētu liecināt, ka dzīvniekam dota narkoze vai nomierinoši līdzekļi. Piemēram, miegainība vai tieši pretēji pārmēru uzbudinātība. Ja narkoze tiek dota pirmo reizi, var gadīties arī alerģiskas reakcijas. Un, ja dzīvniekam ir kaut kādas problēmas ar nierēm, jebkurā gadījumā tas ir atkarīgs no veselības stāvokļa. Ja? Un suņu kažociņa apkopšana nebūtu tas pamats, lai dzīvnieku vajadzētu narkozēt. Viņi pazemina asinsspiedienu, viņi izraisa uzreiz lielu slodzi nierēm, viņi var izraisīt sirds problēmas. Tiesa gan ir dažas suņu šķirnes, kur kažoks no spauku kamoliem iespējams atbrīvot tikai iemidzinot, bet tad tas jādara dzīvnieku klīnikā. Mēs, piemēram, klīnikā ņemam no saimniekiem piekrišanu, parakstu, ka saimnieks piekrīt, ka mēs dodam viņam narkozi, ka saimnieks ir informēts par narkozes blakus efektiem, un tad viņš arī dod savu parakstu, un mēs sniedzam arī viņam skaidrojumu, kāpēc tas tā notiek. Bet frizētavā, ja cilvēkam nav speciāla izglītība, to nedrīkst darīt. Lai nenonāktu līdz tam, ka suns tā novēlēs, ka citu variantu nav kā tikai iepotēt nomierinošu poti, dzīvnieks pie kažoka kopšanas jāpieradina no bērnības. Pieradināt pie tā, ka kažoku mēs ikdienā ķemmējam, apskatam, un lai nav tā, kad šī procedūra ir jādara ar uzpūrni vai vēl sliktāk tikai narkozē. Ja radušās aizdomas, ka jūsu mīlulis frizēšanas laikā ir sazāļots, to pierādīt būs ļoti grūti, jo toksikoloģijas centrs analīzes no dzīvnieka ņem tikai pēc policijas pieprasījuma.